vairākumu, tad demokrātijai tas mūžs ir ļoti īss. Bet mums vidusslānis, manuprāt, ir ļoti plāns. Un tā ir tā viena no lielākām problēmām. Tas ir bīstami? Tas ir ļoti bīstami, jo tad ļoti neapmierinātais nabadzīgo slānis, viņš vai nu valsts iet bojā, vai sākās ļoti nepatīkami vienkārši procesi, kādus daļai mēs jau redzējām 13. janvārī. Sudrabas kundze par to vidusslāni. Nu, es tikai varu piekrist, jo tiešām vidusslānis ir demokrātijas un stabilitātes garants, un vai mums ir vidusslānis, nu, mums nav tāda stabila vidusslāņa, un tas jau arī ir viens no mērķiem, uz ko ir jātiecās, ka cilvēkiem ir pietiekams labklājības līmenis, lai valstī būtu šī drošība un stabilitāte. Mēs runājam ikdienā par tik daudz negatīvām lietām, reāli viņas dzīvē ir, bet kā jūs, Ostrovskas kundze, Sudrabas kundze, ikdienā tiekat vaļā no tā negatīvā? Nav taču tā, ka jūs atnākat mājās un ir negars stāvoklis, teica, ka tik tiešām negatīvi ir vairāk kā pozitīvi. Kā jūs no tā distancēties? Tā cilvēcisks jautājums raidījuma noslēgumā, Sudrabas kundze. Nu, es mīlu mūziku, es mīlu skaistu dabu, es mīlu cilvēkus, satikties ar cilvēkiem, runāt par pozitīvām lietām, un, ziniet, joprojām tas ir iespējams, redzēt pozitīvās lietas, lasīt labas grāmatas. Nu, man ir hobiji, kas arī mani iedvesmo, man tiešām patīk izšūt šīs gleznas. Nu, es radu sev apkārt vidi, kurā es jūtos komfortabli un droši, un varbūt arī piepildīti. Ja Bet depresija arī kādreiz uznāk no tā visa? Protams, ka man nav viena alga, kas notiek, un man gribu teikt, pat ir ļoti sāpīgi par to, kas notiek valstī, bet atkal vienmēr es cenšos sev motivēt un ieraudzīt, jā, mēs varam kaut ko tomēr iedot, mēs varam izdarīt vēl šādus darbus, lai pagrieztu tās lietas savādāk, kaut vai ar to, ka mēs sakam, kas ir nepareizi izdarīts. Es domāju, mēs jau bremzējam procesus, izdarīt vēl lietas, kas būtu vēl sliktāk valstī. Pārējot mājas slieksni, jūs darbā aizmirstat? Es aizmirstu darbu, tā patiešām ir, un es spēju to izdarīt, jo dzīvot visu laiku darbā, tad tu sevi absolūti izlādētu un nebūtu spējīgs nākošā dienā atkal strādāt. Ostrovskas kundze. Ziniet, pirms gadiem es biju daudz pesimistiskāka, un varbūt to no manas uzstāšanās arī toreiz varēja secināt, un man pat tagad jautā, ļoti daudz ir pesimisti apkārt, un salīdzinājumi viņiem es neesmu tik ļoti. Tas ir atbildi ir vienkārši, tāpēc, ka tad varēja kaut ko darīt vēl tajā situācijā. Tagad ir novest tā situācija, manuprāt, tik tālu, ka tiešām ir jānodarbojas ar ķirurģiskiem griezieniem. Es vienkārši gaidu, kad griezīs ķirurģiski, bet es esmu pilnīgi mierīga, jo, kā saka, kā optimists saka, ir tik slikti, ka sliktāk vairs nevar, to saka pesimisti, un optimists saka, var gan. Šī gadījumā tātad es esmu pesimisti, ka es saku, ir tik slikti, ka sliktāk vairs nevar, turpmāk būs tikai labāk. Jūs ikdienā varat pasmaidīt tā darbā saviem kolēģiem, kas ir saguruši? Ziniet, man apkārt ir gados ļoti daudz jaunu cilvēku, arī pasniedzēji ir tie, ar kuriem es strādāju. Tā ir jaunās paaudzes pasniedzēji. Un patiesībā viņi visi, lai ar viņi ir ļoti racionāli, varbūt prāta pesimisti, viņi savā dvēselē ir optimisti. Un tie ir tie cilvēki, kas nav aizbraukuši no Latvijas, kas ir palikuši Latvijā. Jā, protams. Un izstāstam viens otram ļoti labas anekdotas. Gribat dzirdēt kādu? Īsi. Aizbrauc satiksmes ministrs pie Beļģijas satiksmes ministra, un tas viņa aizved savā mājā, brīnišķīga māja, viņš saka, kā tu to māju uzcēli? Tas saka, tu redzi ceļu blakus, jā, redzu, tad mums bija izdalīt 10 miljoni, bet viņš maksā 9 miljoni. Un tad atbrauc pie Latvijas satiksmes ministra, tas rāda savu māju, un satiksmes ministrs prasa, lai paskaidrot, kur viņš ņems naudu, vai tu redzi to ceļu? Nē. Sudrabas kundze, ar smaidu noslēdzot. Ar smaidu noslēdzot, es gribu novēlēt cilvēkiem atrast spēku pašiem sevī, un mums jāsāk katram ar sevi, un ja mēs būsim atbildīgi katrs par sevi, es domāju, arī lietas mainīsies savādāk. Paldies jums par šo vakaru sarunu, paldies, ka jūs bijāt kopā ar Latvijas ziņu kanālu Latvijas nodos Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Raidījums taps sadarbībā ar Vidzemes televīziju, Vidzedaugavas televīziju, Jākapilī. Palieciet kopā ar mums, lai zinātu par aktuālo Latvijā, lai jums šodien labs vakars. Ar labvakaru! Ar labvakaru. Nu, nezinu.